nepamatot iespējams pievienot, bet viņi pirmšķietam mēs nevarējām tiešām visus apstākļus noskaidrot, kāpēc uz šiem līgumiem tiek attiecināts arī šās tātad 3 gadu izsoles cenas. Un jautājums ir noteikti par to, kāda references cena tiek piemērota arī šajos līgumos. Jo visobjektīvākā tirgus cena, kas ir, tā ir cena, kas ir iegūta izsolē. Un ja valdība lēma no vienas daļas līgumiem pārlikt uz otru veidu izsoles cenu, tad iespējams, ka šie līgumi tam dēļ arī ir tur nonākuši. Bet to mēs līdz galam nevarējām noskaidrot, jo to zina tikai Latvijas valsts meži, kam šie līgumi ir un kādas viņas cenas. Latvijas valsts meži ar viņus nerunāja? Kā viņi nerunāja? Runāja. Protokoli liecina, mēs neguvām no viņiem pilnas atbildes. Godīgi, mēs neguvām no viņiem pilnas atbildes. Par to vispār arī vajadzētu rosināt visādas lietas. Nu, ko saka ministrs? Pirmkārt, jūs neesiet iekļāvuši visu informāciju, ko Latvijas meži jums iesniedz, bet es apskatījos pēc vakardienas sēdes vēlreiz to pielikumu. Un kas tajā pielikumā ir redzams? Tajā pielikumā ir redzams līguma ar visiem numuriem. Kā jūs domājat, kurš piešķir numurs līgumā? Līgums slēdzot 2 puses slēdz, tātad šī gadījumā tie Latvijas valsts meži. Tātad, kā notiek, politiskais lēmums tika pieņemts, un viņš netika pieņemts palīdzēt tam uzņēmumam, tam vai tam, viņš tika pieņemts palīdzēt nozarei. Jo mēs nevaram pateikt, ka mēs palīdzam atsevišķiem uzņēmumiem, tad uzreiz ir valsts atbalsts, bet šis nav atbalsts, šī ir palīdzība. Nozarei tālāk mums ir valsts sekretārs, kurš dod attiecīgu uzdevumu izpildīt ministra kabineta protokola lēmumu. Latvijas valsts meži sastāda sarakstu, kas atbilst protokola lēmumam, un tālāk akcionāru sapulce apstiprina. Jo ministrijai nav... Akcionāru sapulce ir jūsu valsts sekretārs. Ministrijai nav informācija par konkrētiem līgumiem.